Turpinām tālāk lasīt manu grāmatu, 5. nodaļa talismans. Vai atceries 80. gada Maskavas olimpiādas lācītu mīšu? Daudz jauniešu visticamākais neatcerās, bet tiem, ka mums ir pagadīja paudzi, ar kur mēs uzaugām, tiem mēs noteikti atceramies. Un savukārt 22. gada Pekinas olimpiādas pandu Bundunduņu, tie ir tādi zīmola personāži, jeb talismani. Angliski viņus sauc par mascots. Tāda ir ne tikai katrā olimpiādē vai basketbola komandām, bet arī daudziem uzņēmumiem, kā piemēram Michelin. Ja, Michelin omulīgais onkuls. Tad ir tāda Mickey Pele, protams, pārstāv Walt Disney kompāniju, Kellogg's, Frosted Flakes, tīģeris Tonijs un ar valodām saistīts Duolingo, zaļā pūcīte, Duo. Mūsu valodas skolas 2. darbības gadā uz rudens semestra beigu balīt kāds klients, viņš arī bija pēc profesijas galdnieks, puķu vietā uzdāvināja koku lācīti ar mīlīgi uzrakstāju Speak English. Tas šķiet tik oriģināli un kičīgi, ka turpmāk pasūtījām viņam 100 lācīšu. Tagad tāda angliski runājoša lācīša reizgājuši tautās tūkstošiem, tīpaši bērndārzos. Labam talismanam ir milzīgs noturības koeficients. Es pats personīgi esmu redzējis mūsu studentus vairākas reizes pārvāc viņus no viena biroja telpas uz citu, bet mūsu lācītes visur iet līdzi, kā stāvgodu vietā uz galda blakus monitoram tā stāv knifiņš. Nedāviņi lācīšus vienkārši dāvināšanas pēc. Liec klientam par šo trofeju mazliet pacīnīties. Viņš izmanto to kā balvu par konkrētu sasniegumus. Mūsu gadījumā valodās, ja tas ir mācību gadu veiksme, mēneša vai pasūtījuma apjoms, piemēram. Tad tam būs vēl papildus saldā uzvaras garša. Tavs lācīts var arī būt vienkārši certifikāts, uzlīmīt vai kāda cita lieta, bet tam ir jāsaskatās tik smuki un oriģināli, ka to būtu grūti tā vienkārši iemest šķilknē. Šobrīd mēs esam Itālijā vienā no vietējiem restorāniem, kur mums ieteica, ka tas, uz kur mēs gājām, bez iepriekšēju pierakstu, protams, bija pilns, un tāpēc mums ieteica nākamo, otro labāko opciju. Un šeit, protams, ir pilns ar vīniem un visu kaut ko. Mēs gaidām savus vakariņas. Bet tā bija kārtējā nodaļa no manas grāmatas, un katru dienu, kamēr prātrītos atvaļinājumā, mēs lasām vienu grāmatas nodaļu. Ejam daram, un tiekamies nākamajā nodaļā.